T40, jā, bet liels brēns. Belarus, jā, bet, viņiem ceņiks ir, vienkārši ir tas, kas... Šis bija tas variants, kur it kā varētu atļauties. Sveiki skatītāji. Svētdienas diena. Šodien tāds darbs, plezīrs, ņemās, darās, cīnās ar cilindru, kurš nesteigā. Iekšā viss bija beigts, nomainīja manžets, bet nelīdzē. Tagad vispār nesteigā. Lūk. Tur vesels bars ar komentāriem. Tik daudz nav bijis savu mūžu kopš kanāla pašiem sākumiem. Kāpēc vispār sāka? Kā lai saka? Kāpēc bija šitas tevo tieši čeks? Tāpēc, ka viņš ir it kā lielāks, un tādā pašā laikā viņus arī vēl joprojām ražo, bet viņi saucās MT832. Respektīvi, detaļas viņam var atrast. Viņam var dabūt detaļas. Viņam, principā, visas detaļas laikam arī ir. Tikai super dārgas. Lūk. Jo tas jaunais MT maksā arī kaut kāds 15,000 eiro. Var pameklēt tur YouTube, internetā. Lūk, viņi ir. Lūk. Kāpēc viņš? Tāpēc, ka man vajadzēja mobilu kaut ko, kur varētu pārvietot no Ērģemes uz Rīgu, no Rīgas uz Ērģemi. Gribējās te sniegu arī patīrīt vēl kā. Kā viņš tīri sniegu, es nemāku pateikt. Jo, es ar viņu vienreiz patīrīju, bet es paņēmos, pačakarējos ar šito te sūdu, kas tas ir lielais. Jā, ar šito te. Paņēmos, blēns, man lāpstu necēla vispār. Viņi cēla, jā, bet tikai tad, kad tu paņem, pielaid viņu uz vietas stāv vai atpakaļ gaitā, tu to lāpstu cel uz augšu. Karāši viņi tikai tā cēlās vai necēlās, es nezinu, īsti negribēju strādāt. T16. Pļēvens šasīts, jā, viņš ir redzēts, bet man šķiet, ka viņš ir bišķi, es nezinu, pa lielu. Ko es ar tādu zāles pļāvēju, ko es ar viņu darīšu? Ar kuzovu braukāšu par Rīgu, man diezgan tā, jā, tur tā. Belarus kubota, jā, blēns, bet Belarusiem viņam cena kubota, es nezinu, nekad nevar jāpaņem. Nākamā pirkšu, mošu nopirkšu kubotu kaut kādu. Blēns, būtu man nauda, godīgi sakot, es nopirktu jaunu, vienkārši aizbraukt uz Jelgavu kaut kādu soli nopirkt un visu, vai solo, vai kā viņas tur sauc. Lūk. Bet T40, tas točs, viņš ir super liels, man šķiet, blēns, tas T40, jā, ko man te piedāvāja. Lūk, frēzi, doma ir tāda, pirkt frēzi. Viens nopirkt zāles pļāvēju, bet tie ieteica pielikt klāt. Man doma ir tā kā zāles pļāvējiem, ko man nevis matēs. Tur. Es domāju, tādas pannas, jā, 1,20 m, viņš maksā 1300 eiro, tāda 1,20 m platumā. Ir pārdodās arī viņam oriģinālā tāda, tā kā bārdas nazas, tāds staigā trimmers, jā, tāds čuk. Lūk. Bet es nezinu, laikam super smags un baigi grūti viņu pievienot klāt. Lūk. Viens uzrakstīja pa caurulītēm, pa trubiņām, pa filtriem. Tad, kad es viņu knapi dabūju pie dzīvības, jā, tad, kad beidzās soļķis, es pēc tam tikai pats atšaknījos, kad es uz sūkņa atskroju vaļā, padevis trubiņu, tur, jā, laikam no tās otras puses. Viņš sāka sūknēt soļķi, tad es paņēmu, viņš neleca, tad es nospiedu tur kaut kādu super pogu. Viņš tipa sāka lekt, bet tad, kad viņš pieleca, man paļājums pat dzirkstels leca pa laukā, pa skurstēm. Viņš tā dīvaini strādāja, bļāj. Es viņu noslāpēju, uzgaidīju, pēc tam pielaidu, un viņš jau sāk normāli strādāt. Iespējams, ka tā bija sakrājusies eļa, es nezinu. Bet jā, viņam ir savdabīgi, teiksim, ar to jūgvārpstu ieslēgt, izslēgt. To es esmu jau izpētījis, es jau esmu bijis skatījies. Es esmu redzējis, ja, kad cilvēki vienkārši tie, kas nezina, kuriem bija šī tā traktorīša, ja, vienkārši par to jūgvārpstu nezina, ja, kad arī šim bija ieslēgta jūgvārpstu patstāvīgi, ja, bet viņam vismaz ir, noliejot to eļļu, ja, viņam ir zobrati veseli, jo viņš nelika frēzi aizmukurē. Bet bija tāds, ja, kurš arī pārdevās 2500 maksāja tepat Rīgā, un bija tā, kad ar to jūgvārpstu viņam bija, karēši viņi nestrādāja. Jo viņš cilvēks vienkārši nezināja, kad vajadzēja pārslēgt
Vienkārši viņš saka, kā man priekš valkošais, jā, es ieslēdzu. Un viņš tik līdz kaut kādās, es nezinu, to jūgvārps, vai nevis jūgvārps, bet frēzi, tik līdz kaut kur ielika dziļāk, tik līdz vēl kaut kas, tā viņam nobir zobrati. Kā nobir zobrati, viņš saka, viens nomainīja, viņi nobir atkal, un tad es vairāk nemainīju. Bļēns, loģiski, ja tur, vienkārši nezināja cilvēks, kā ar viņu rīkoties. 2400, jā, dārgi. Lielākais Lašāras pārgājiens man bija tāds, ja, ka viņš teica, davai 2500, čipa Vārkls vai Ece, vai kas tur vēl viņam bija klāt, jā. Un čipa piekabīt, jā. Un es muļcis bļēns, un viņš pateica, davai es neglabāšu. Lūk. Un, cilvēks neglabās bļēns, un tagad jāsavāc ir, jā. Un es viņu arī paņēmu pa 2400, jā, bez visiem pribombosiem, jā. Jā, varēja laikam paņemt nakrin iemest kaut kā, bet, kā ir, tā ir. Nepaņēmu. Un vēl kas ir, viņš bija Mālpilī. Pārdevās Daugavpilī un pārdevās vēl Saldu. Tādu paši, jā, tur. Saldu bija pārbūvēts, bet es nevarēju līdz viņam tikt, un viņš arī aizgāja. Daugavpilī bija lētāks, bet atkal aiziet uz turienu mašīnu, paņemt piekabi trēleri, paņemt visu, brēns, tā ir nauda, un tie ir vēl plus kaut kā 200 eiro. Un tad tajā 2000 viņš arī izmaksās. Lūk, vienīgais tas, kad es zinātu, ja, viņš arī būtu tāpatās jāizjauc. Būtu jāliek virsū lāpsta, jāpērk tīri lāpsta, būtu jāpērk cilindri, viss tas pats būtu jātais. Jā, pārmaksāja, neko darīt, Nākamreiz būtu gudrāks. Laikam. Es nezinu. Kā viņš šķūrē, kā viņš valk, es arī, es ar viņu paspēlēju, sakas 5-10 minūtes. Un visi iedzina garažā un visi sāk jaukt laukā. Kāpēc es jaucu šeit? Tāpēc, kad es jāies viņu aizvedīšu uz ērģiem, bļēns, es viņu nesteipīšu, man vajag tā, lai viņš tur strādātu. Lai es varētu tur nopļaut zāli, kaut ko uztaisīt, kaut ko. Tā pašā ērģemē man vajadzēs piekabīt. Es tagad Ogrē atradu iespējams, ka šovakar aizbrauks paskatīties piekabīt vienu pa 70 eiro. Zubrjaunaku, vai kā viņi tur sauc. Tur nevar nopirkt smilti, granti. Man piedāvāja 200 eiro, 5 kubi. Es celtniecībā strādāju, es saprotu, ka tas ir super dārgi. 5 kubi pa 200 eiro, es viņam jautāju, saku, tu viņu no Rīgas vedīs vai no kurienes tu viņu vedīs to granti, bļēns, pa 200 eiro, 5 kubi. Jā, Linda vēl nezina, jā, kas tas ir, cik tas ir apjomā 5 kubi, jā, un, 200 eiro, nē, bet, 5 kubi. Viņš saka, nē, es tev iebēršu 8 kubi, bet, 200 eiro vēl ētāk nebūs. Bļēns, tur kaimiņos, viņš dīķi izraka, grants ir kauza, bet viņi ir lauka vidū, un līdz viņam ir jātiek. Es nevaru ar piekabīti piebraukt, jā, un paņemt, palūgt tur granti, iedod man, jā, kādu piekabīti un viss, jā, jābrauc ar traktorīti pakaļ, jā, un vietējā visi, jā, ja viņi tur ceļu nevar iztīrīt, vai ņem pa ceļu, pa ceļa tīrīšanu, piebraucamā ceļa tīrīšanu, ņem 3 eiro metrā. Es nezinu, es ceru, ka tie nav kvadrātmetrā. Lūk, un, pagājušajā gadā es nevarēju vispār piebraukt tur ērģemē klāt. Šogad to ceļu iztīrīja, ja, un tur tās 3 mājas sametās tos 3 eiro, ja. Bļēns, lai viņi maksā man 2 eiro, un tad ņem man traktoru un tīri paši, Pat to paši, ja, savāksies sniega lāpsti ir, pamācīs un viss, kaut kā tāda, tā doma ir, bļēns, tas, it kā, jā, tur viss ir uz vietas, bet tādā pašā laikā tur nav vienkārši tāda lieta, kā, teiksim, kokmateriāli, jā, lai nopirkt kokmateriāls, jā, tev ir jāpiš kaut kur, jo tur ir gatavs un tur ir bļēns kaut kāds dārgāks, tur, kur pārdod visu, jā, tur ir nekvalitatīvs materiāls, jo, kā nekvalitatīvs, viņš ir kvalitatīvs, bet viņš ir pārpalikumi, jā, kas ir palikuši no lielajiem optavikiem, ko viņi nav paņēmuši, jā, tur palikuši kaut kā dēļ, un tad arī izvēlies, jā, kas tur ir. Kaut kā tā, jā, vienkārši tāpēc šis traktorīts. Vēl viņi mežā cipa braucot ar viņam. Mežā drīkstot no septembra braukt pakaļ malkai. Es nezinu, kā tas ir, kā tas strādā, jā, bet, pašlaik malku iegādājās paši. Visādi, redzēs, kā būs. T40, jā, bet liels brēns. Belarus, jā, bet, viņiem ceņiks ir, vienkārši ir tas, kas... Šis bija tas variants, kur it kā varētu atļauties. Tagad ir brēns jau pa vēlu, jau atpakaļ gaita nevar slēgt iekšā jau, ja es izjaucu, jā, tur
es uzzināju, ka ir vajadzīga bļēns atslēga uz 60 muciņa. Jā, nu, 60. Es pat nevaru iedomāties, bļēns, tur zvaigzne motociklam jāies pusi lielāk bišķīt, jā, un visu bremžu disks ar motorolleriem, jā, moška bišķi lielāks. 60. Nu, labi, es viņu dabūju vaļā. Ja es nebūtu dabūjis, tad jāiet pirkt muciņa uz 60, bļēns. Nu, un galvenais, ka viņi nekur nav nevienam, jā, aizņemties. Nu, spārarāts. Ot, uzrakstiet komentārus, atstāj šitādu spārarātu, jā. Tāpēc, ka tas cilvēks, jā, iepriekšējais īpašnieks, jā, viņš nevarēja aizbraukt nopirkt bendikus jauni, jā, tur, nu, arī startēs, ja tur bija līdz iekšā kāds. Te ir vesels vēstījums. Kaut ko, jā. Nu, ka... Jā. Nu, tad kāds to dzinēju ir ņēmis nost, kaut ko ņēmies, darījies, jā. Kaut kāds te, teiksim, tas pats sajūgs, jā. Sajūga kurvim, nu, tagad tās tur stāv vienādi. Bet viena ir vairāk noēsta. Šī ir lāpstiņa. Tikai tāpēc, ka ir uzlikts tas sajūgs, un viņš nav bijis noregulēts. Jā, šīm te skrūvītēm. Arī tas, nu jānoregulē un viss, jā, un tad būs laikam čotka, nu. Nu, visā tāda, ka nifi, bļēns, kas vienkārši ir jāizdara, nu, un viss, nu, ko cilvēks nekad mūžā nav darījis. Viens jāteica, ka tur, lai cilindri nelaist, bet cilindri tik un tā laida lejā, jā, viņi īsti negribēja strādāt. Un tā, kad bija sals, es pieļauju domu, ka tur arī ūdens bija iekšā. Un, kad bija sals, vienkārši tas viss ar ūdeni bija sajaucies, un tas cilindrs ir baigi izrūsējis no iekšpuses. Un manšetes izspiestas bija. Es pieļauju domu, ka vienkārši tur bija sakrājies ūdens, un tad, kad bija sals, viņš pieķēra, viņš kā rāva vaļā un arī izspied nakrin tās manšetes. Nu, citu variantu man nav. Un tagad nāksies jaunu cilindru pirkt. Jauns cilindrs vēl lētākais 73 eiro es atrodu, es nezinu. Nu, vienkārši es domāju, vai šito te čakarēties, nu, pamēģināšu. Bet, nu, bļēns, nu, tas ir tā, kad... Nezinu, tā kā, ar ko salīdzināt, tā kā vampīri filmās, jā, tiem vampīriem iedod kaut kādu tur dziru, jā, viņš tur pieceļās, un filmas beigās nosprakt. Nu, bļaļ, būs tas pats ar to cilindru, jā, viņu atdzīvināšu, jā, viņš tur pastaigās un vajadzīgajā momentā pat tā lāpsta nokritīs un dirsē, jā, ko es ar viņu darīšu, to lāpsti, kur ir, nu, vilksies pa zemi, jā, kad viņi nevarēs ne pacelt, ne nolaist, nekas. Visāda šļūtenes, tur visādi sūdi. Ar šī tāda te izmaksāja 30 eiro. 30 eiro. Tad, kad viņš nosauc to cenu, jā, jau pie kases, es gandrīz sāku raudāt. Domāju, bļā, tā Ziemassvētku eglītē naudas aptrūksies 30 eiro par diviem šīdiem te tādiem pagriezienam. Nu, labi, tur vēl blīvīts divs ir. Bet, nu, tik un tā, nu, lūk. Jo stūras pastiprinātāja arī tādī pašā eļa nav mainīta. Bet es jau paskatījos, kad var uztaisīt hidro pastiprinātāju, jā, kā cilvēki taisa hidro pastiprinātāju. Es aprēķināju, pareiķināju, jā, tā pa... Vienkārši tur, nu, plus mīnus sanāks ap 300 eiro. Nu, tā, jā. Bļēns, tur detaļas arī maksā, nu, tāpatās. Nu, tā kā, nu, kaut kā. Es nezinu. Vienīgais, kas labs ir pakaļējā lukturi. Bļēns, pakaļējais lukturs viens maksājas 47 eiro, es atradu. Vai pāris, es nezinu. Nu, lūk, nu, skaistamīšs tāds. Bet, nu, tas arī pagaidām, jo, teiksim, mēs nejaucam laukā tos satelītus, ja kas tur nezinu, kas ar klučiem darās. Jo, ja kas ir lāps, tad var apstāties. Nu, lūk, tā kā ankurs. Nu, vienkārši jāsataisa ir un izstāv. Nu, strādās. Būs ļoti labi. Redzēsim, cik ilgi strādās. Viņas izrādās var arī ar roku pielaist. Tur kaut kāds striķis te kaut kur apakšā. Es nezinu, var jau pamēģināt noņemt nost. Čipa te varot kaut kā viņu, vai kaut kam jānāk klāt, vai kaut kāds caurums. Es tā nopratu, ka viņi ar roku arī varot kaut kā pielaist klāt. Nu, lūk. Arī interesanti. Bet es pagaidām tur dziļāk neesmu līdz iekšā. Negribās vairāk sev bojāt ar savu urlī. Nu, lūk.
Tad, nu, lūk, kā tās lietas viss darās. Un jā. Nu, cīnīsies. Redzēs, kas tālāk. Nu, lūk. Ja ir kādam ieteikumi vai vēl kaut kur mētājās kaut kāds šitādi detaļās, jā, nu, dodiet ziņu. Maž kaut kas noderēs. Nu, lūk, jā, bet, nu, specifisks ierīģis. Neko darīt. Un vadus arī tur kaut kāds satika. Bet, nu, nav garlaicīgi dzīvot, ko es varu teikt. Nu, lūk. Un es arī uzzināju, kad viņam izrādās to, kad viņam ēd eļu, tas esot normāli. Jo, ja viņš daudz strādā vēl ar frēzi, jā, tad tas ir normāli, ka viņš tur ņemā to eļu vai vēl kaut kas. Un, ja strādā ar frēzi, tur ir jāsmērē gultnis, ne, bet blīvslēgs. Karoči, tur jau šitā te. Nu, lūk. Nu, tad jā, pastāstiet man komentāros, kādas ir tās pļaumašīnas, kādas ir labāk, kādas ir sliktākas. Jo tas priekš manis viss ir jauns. Jā, un pagaidām viss iet tā kā pa celmēm. Nu, lūk, nu, kaut kā tā. Pagaidām.